Kārtējais Audi, šoreiz jau jaunāks sērijas 3-litrīgais dīzels, atveda nakti trali uz ceļa, izjukusi siksna un cēlonis ir, lūk, rekur dempers, tad jau rekur gumija. Sakot, jā. Nu tā, jau nokāpis nost, paķēris. Nost ir vēl līdzi. Un ūdens sūknim arī jau brīvkustība. Nu, skriemels. Nu ko? Viss saka liekam jaunu. Nu ko, labi, ka šitam motoram nav zobsiksne. Redz, kur skaisti ir ierāvis ir iekšā siksnas gabala. Jā. O tā. Ģeneratora skriemuls arī noķīlējis. Vispār nekustās. Tas nozīmē, ka arī siksnu ēd. Kā pa pilnu programmu. Tā tad darbs iet uz otru galu. Izskatās jau skaisti, bet sāku pievērst uzmanību. Skaists uzraksts. Čina. Polanda. Visas kastītes. Ina, Tailanda, Čina, vienīgais Elrings, Germanija. Tātad kastītes mums ir ražotas it kā Ķīnā skriemelis, Tailande, ūdens sūknis, skriemeļi, siksna Polijā. Nu ko, izskatās, ka nākotnē mums drīzāk jāmācās jāstās jau jāapgūst ķīniešu valoda, jo pārāk daudz mums to ķīniešu preču jau paliek. Nesaku jau, ka viņas ir sliktas, bet izskatās, ka Eiropā mēs neko vairs ražot negribam. Tas nozīmē, ka mums nekādas neatkarības vairs nav. Ķipa braucam ar dārgu audio mašīnu, Audi, jā. Made in Germanija, kur 90% detaļas ir no Ķīnas. Vēl trešā kastīte Itālija. Tātad Tailande, Itālija, Ķīna, Vācija. Tas viss, ko pasaucās Audi. Tā. Viss pa smuko.